Vienmēr nogurs. Kādreiz tā man bija milzīga problēma. Un šodien es tev pastāstīšu 3 iemeslus, kāpēc tu varētu būt noguris. Pirmais no tiem ir, tev vienkārši nav ko darīt. Tev nav šis mērķis, tev nav šī kā lieta, uz ko cenies. Kad sākumā bija, principā, es gāju uz skolu, gāju uz muzikas skolu, un vienkārši visu laiku bija. Un tad man pat veda pie dakterīšiem un sapratu, kāpēc čekiņš visu laiku noguris. Tā es atklāju. Man nekad nebija nogurums, tagad es kaut ko darīju. Tagad es uzsāku, es taisīju 3D modelēšanu un programmēju un kaut ko tamlīdzīgu. Tagad es darīju tās lietas pilnīgi nulli nogurums. Es biju tik priecīgs un vienkārši mauc, un tā es aizgāju uz skolu. Un tā es aizgāju uz muzikas skolu, un tad pēc tam es atnācu vienkārši gēst. Vienkārši labi, ok, tur var būt kaut kāds izdevums, bet principā tajā brīdī es biju priecīgs, es biju nosvērts uz savu mērķi. Tajā brīdī vienīgais, kas man deva šo prieku, šo enerģiju, bija tas, ka es darīju kaut ko, kas bija mans mērķis, kaut ko, ko es gribēju attīstīt. Ja? Un, diemžēl, tajā brīdī tā nebija muzikas skola. Tas bija tāda lieta, ko vienkārši bija jādara. Tur bija man bija tiešām mērķis, pie kā es gāju un darīju, un tad man nebija. Tas ir pirmais iemesls, tev vienkārši nav ko darīt. Tev nav, kas tev patīk. Uz ko tu tiecies, tāpēc tavs ķermenis vienkārši ok, mums nav īsti vēlmes šo darīt, tāpēc kāpēc gan es viņam dotu enerģiju? Otrā lieta, tas, ko tu dari, nav tik interesants kā to, ko tu varētu darīt. Arī ar to programmēšanu, ar to 3D modelēšanu, un tāpat es biju noguris arī pēc tā, ka es darīju to, it kā es teicu, ja tev mērķis, tad tev ir enerģija, bet tas ir uz noteiktu laiku. Principā, tagad tev parādās telefons, tad tev šis nogurums atkal parādās, tāpēc, ka tu vari Instagramā, tu vari sarakstīties ar kādu, vai aiziet paskrolot TikTok, vai paskatīties YouTube video, un tas ir daudz interesantāk. Šeit ir tīri vienkārši tas veids, kā ar to cīnīties, ir tu piecelies no rīta strādāt, un no rīta vienkārši tikmēr, kamēr tu neesi izdarījis tos pamat lietas, ko tu gribi darīt, tu vispār neaizties to telefonu. Un tāpēc tam piesēdies, sāc darīt, tu jau esi iztērējis to pamat lielāko enerģiju, ko tu vari iztērēt dienā, tajā lietā, ko tev vajag attīstīt. Un pēc tam, tu paskaties telefonu, pačako, tāpadām īsti neizmanto TikTok, tāpadām neizmanto Instagram, vienīgi postot tur. Un turies pie tā, ka tu visu laiku kaut ko darīji, kaut ko činīji. Un tad šī lieta, kad tev ir kaut kas interesantāks, ko darīt, tu vienkārši no rīta neatļauj šo interesantāko darīt. Tev vienkārši nav savā prātā šī iespēja aiziet paskrolot TikTok. Bet tad parādījās trešā lieta, kas nepalīdzēja šim vispār. Labi, es tur taisīju to 3D modelēšanu, un tad tas ar to man arī rādās nogurums. Nelikās pārāk interesanti, un tā es aizgāju uz to programmēšanu. Tāpēc to es redzēju lielāku izaugsmi. Un šajā brīdī man vienkārši, es tās nosaucu par vērtībām, bet man vērtības nesakrīt ar to, ko es darīju. Neatbilda tam, kas man bija jādara. Tagad aizēju uz skolu, un tā skola padarīja visu to programmēšanas lietu tādu. Un vairs nav tik daudz enerģijas, es negribu celt. Es negribu pavadīt sevi iekšā programmēšanā, likt sevi iekšā programmēšanā. Un šis man likās, ar šo es tiešām varu palīdzēt. Tagad, kā es varu uztaisīt video, pastāstīt par to, ko es uzzināju, un no tā var palīdzēt citiem saprast to ātrāk. Ok, vērtības, bum. Un tagad, principā, ja es neiekrītu tajā otrā slazdā, kur tas man ir interesantāks lietas, ko darīt, telefons, šis nepadara man nogurušāku. Labi, protams, man ir kaut kāda proskatinācija pieiet pie tā, kas ir arī otrais, bet tagad es šo daru, es esmu vienkārši enerģija ir augstākā. Es tev iesaku padomāt, tagad tu esi noguris, kurā no šīm lietām tu esi iekšā. Ja tev nav ko darīt, un tu vienkārši ej pēc savas Matrix plāna, un ej uz skolu, un neko īsti pēc tam nedari, izņemot mācīties. Tad saprotu, tu visticamāk esi pirmajā un otrajā. Ja tev ir ko darīt, un tāpat tev apkārt kaut kas tur činījās, un tu gribi kaut ko citu darīt, vai varbūt īstenībā es ļoti nomācu vēl vienu lietu no šīm 3 lietām, kas varbūt pat ir spēcīgāk par šo visu. Kāpēc tu esi noguris? Tu neesi izgulējies. Un, ja tu neesi izgulējies, tad tev būs grūti darīt tās lietas, kas tev jādara. Un, protams, tas ir tiešāks veids, bet jebkurā gadījumā skaties, kurā iemeslā tu iekrīt, tu jūties noguris, un
Principā visu no tiem var salabot. Protams, trešais ir tāds sarežģītāks, ja tu dari kaut ko un tev ir zināms, ka tu varētu darīt kaut ko citu un labāku darīt, tad dažreiz to situāciju nevar tik vienkārši mainīt. Bet vienmēr nogurumu var kaut kā atrisināt, vienkārši cik tas ilgi prasīs un ko tas prasīs. Ja tev šajā brīdī sakrīt vērtības ar muskuļu būvēšanu, ja tu nejūties noguris, tagad tu aizies uz džimu, ja tu nejūties noguris pirms džima, un tu vēlies to darīt, tiešām tu vēlies ēst, tu gribi balkot, tu gribi uzaudzēt šo muskuļu masu, tad pačako pirmo lieku apstāt, tur ir vienspētienas coachings, kur es tev palīdzēšu tavā situācijā, tiešām izvest tev cauri tam un tiešām sasniegt reāli redzams rezultāts. Tā kā pačako to un otrais, trešais links apstā ar Latvijas izaugsmes cilts, kur katru svētdienu 8 no rīta veido šo grupas video zvanu. Aizēj iečako linkus, tur ir treniņu programma, bet tas ir viss priekš šī video. Tiekamies rīt. Rītdien ar šo video, tā kā noteikti nospiedu sarkano podziņu, jo es fiziski nospiedīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.